mīts, jo mēs citreiz zinām, ka ar pašu bērniem arī nemaz tik viegli nav. Stāsts ir par to, ka, ja tas bērns ir atšķirīgāks nekā mēs paši, tad citreiz ir tā, ka bērnu audzināt ir tā kā grūtāk, jo visvairāk, ja cilvēkam grūtāk ir pieņemt atšķirīgo, un citreiz arī to, ja tas bērns ir ļoti, ļoti līdzīgs mums pašiem, tas arī citreiz kaitina, ja? Jo, ja ir grūti pieņemt sevi, tad, tad tas arī būs grūti. Ja? Tātad, kas nosaka, vai bērns būs vieglāk vai grūtāk audzināms, ja? Ģimenē? Vai viņam būs vieglāk vai grūtāk iejusties. To nosaka šī sadarība un to, kā bērns ienāks ģimenē. Un ja būs tā, ka vecākiem ar bērnu būs emocionāla sadarība, to ir iespēja tā kā noskaidrot, sākot veidot kontaktu ar bērnu. Un bez tam ir ļoti svarīgi arī, cik vecāki saprot bērnu emocionālās vajadzības. Un tad, ja tas kontakts izveidojās un bērns veiksmīgi iejūtās ģimenē, tad es domāju, ka nemaz varbūt viņi tik grūti nebūs audzināt. Tas ir pilnīgs mīts. Ir, protams, gadījumi, kad bērniem simptomātikā parādās agresivitāte, dusmas. Un tā ir bērna reakcija uz to, ka bērns nejūtās labi, viņš nejūtās laimīgs, varbūt viņš nejūtās pieņemts, un viņam nav drošības izjūtas. Bet es nekādā veidā negribu teikt, ka tā lieta, ka agresivitāte tagad parādās visiem bērniem, kas ir adoptēti. Tas ir pilnīgs mīts. Bērniem agresivitāte un dusmas ir konkrētā vecuma posmā viena no tādām ļoti īpašām pazīmēm, tā ka bērns demonstrē savu nē, un tad, kad tautas valodā bērni kašķojās, sit kāja pie zemes, krīt zemē, un tad, kad vecākiem ir jāspēj novilkt robežas un jāspēj bērnam atspoguļot to, ka viņš nav pasaules centrs un ka pasaulē dzīvo šis nē un ka viņš visu nevar dabūt. Tāpēc tam posmam, vai drīzāk šai nē fāzei, te iet cauri visi bērni. Jā, ne tikai bērni, kas ir adoptēti. Es domāju, ka ir arī svarīgi atšķirt, jā, kur šīs dusmas ir tā kā ļoti normāla vecuma posma reakcija, un kur šīs dusmas varbūt tās ir jau pāri mēram, un tā ir bērna, jāsaka, normālā reakcija uz jebko, jo tāpēc, ka, protams, tad ir atkal tas tās, ka jāgriežās pie speciālista un jācenšas tā kā pētīt, jā, kas tad bērnu nomāc un kas tad viņu vēselē. Kas nav mīts, ir tas, kad krīzē viņi ir gājuši cauri savā ziņā, jo pirmais piesaistes objekts ir mamma, kam viņa piedzima, mamma, kas iznēsāja, kam piedzima. Un ir tā, ka viņa vairs nav blakām, un tagad ir cita mamma, un viņai jāpiesaistās, un viņai jāpieķerās. Es domāju, ka tas ir īpašs stāsts. Tas ir īpašs stāsts, un ir tā, ka citreiz arī šajos gadījumos, jā, šai īpašā stāstā, lai to saikni atjaunot, lai noticētu vēlreiz, ka mani nepametīs. Jā, tā ir. Ir tā, ka bērnam var parādīties diezgan liels nemieris, trauksme, dusmas. Jā, tas arī klāt ir gluži dabiski. Lai tā piesaiste izveidotos, jā, ir jāspēj šīs bērna reakcijas, viņas jāspēj arī tā ļoti, ļoti, ļoti cilvēcīgi pieņemt. Es teikšu tautas valodā, gēni arī uzdod un spēj attīstīties tikai tad, es domāju, destruktīvie vai varbūt tās tie kreņķīgie, tikai tad, ja viņiem ir laba augsne attīstīties. Un laba augsne, tas vienmēr ir nedrošība, nesapratne, jā, nevēlēšanās tā kā atbalstīt. Jā, tad, protams, tad ir iespējas mums katrā ziņā varbūt tās arī pašiem meklēt kaut kādus nelāgus protesta ceļus, jā. Kas arī varbūt tās tiešām ir piemetuši mums kā uzvedības paradumi arī mūsu vecākiem vai kaut kur dzimtā, jā. Bet es nedomāju, ka tas ir saistīts tieši ar adoptētiem bērniem, tas saistīts vispār ir. Kad gēnus mēs mēdzam piesaukt tieši tad, kad ar situācijām paši netiekam galā. Protams, tas nenozīmē, kad ģenētika nepārmantojās, viņi pārmantojās, ja? Bet es nedomāju, ka viņi ir vadošais vai noteicošais faktors. Citreiz, kā ir praksē gadījies, kad aiz gēniem un aiz gēnu tēm slēpjās, tad, ja negrib ieraudzīt savas problēmas. Un vecāki saka, bērnam nav kārtībā ar gēniem kaut kas, es daru visu iespējamo, ar maniem viss ir kārtībā, ja? Bet bērnam ir slikti gēni, nu ko tad tur
Ja? Un tad vecākam sāk vaicāt tā kā jautājums arī par to, kā viņš uztver tās vai citas lietas un par bērnu tā kā vajadzībām, labām raksturīpašībām un viss. Tad lēni gar aizvadot līdz tam, ka varbūt tās viņš pats ir kaut kur kļūdījies. Ja? Tad, protams, ir milzīga pretreakcija ar to, ka es esmu tā kā visu labi izdarījis un bijuši labie nodomi un tā. Tas ir tā kā noliegums, tā slēpšanās aiz gēniem savā veidā arī. Jā, tas arī ir mīts, tāpēc, ka tas ir atkarīgs no spējas pieņemt un mīlēt vispār, es tā domāju. Un, protams, varbūt šeit, es domāju, kā tas mīts ir veidojies. Pozitīvo pusi to vienmēr iznāk pieņemt viegli, ja? Bet tas, kas mums nepatīk, to mēs saucam par, kā vecāki citreiz saka, tās ir tās mūsu nebūšanas. Ja? Viņas vienmēr pieņemt ir vieglāk savā ziņā, tikai tāpēc, ka tas ir kaut kas, kas pārsvarā ir zināms dzimtā. Tas ir tā, ar saviem netīriem traukiem arī vieglāk tik galā savā virtuvē, tas ir skaidrs. Ja? Bet ir tā, kad bērns ienāk ar to savu background, ja, tad citreiz ir tas, kāpēc varbūt tās ir tā grūtāk pieņemt, jo ne viss tas, ko viņš tā kā atnes līdzi arī, ja, tas emocionālais fons, un viss nevienmēr tas ir viegli pieņemams, jo, ja viņš, piemēram, nav pašam atpazīstams lāgā, ja, tad, protams, pret to rodās lielāka pretestība. Un citreiz ir tā, kad liekas, ka tas ir svešāks, ja, liekas, viņš ir tā kā emocionāli svešāks, tas nav tā pazīstams. Bet ir ļoti daudz piemēru par to, kad adoptētais bērns ir gan veiksmīgi ģimenē iekļāvies, gan arī tā, ka ir arī mīlēts no vecāku puses. Un, ja godīgi praksē, man ir bijuši piemēri, kad ir tā, ka tas atkal ir stāsts par vecākiem, un tur būtu jēga parisināt šo stāstu uz priekšu, ka īstenībā adoptētais bērns ir mīļāks par savēju, un tā arī ir tēma. Jā, drīzāk tas ir tik savs vai ne savs. Jā, tā ir tā kā viena tēma, kas šeit parādās, bet otra noteikti vispār ir to, cik mēs spējam pieņemt citādo un cik mēs spējam kaut kā, varbūt tās vispār būt elastīgi ar kaut kādām lietām.